kādēļ tieši partnerības ēlija organizē šo pasākumu un kādēļ tieši par kultūru. Lauku partnerība tādēļ, ka šobrīd mēs gatavojam nākamā perioda attīstības stratēģiju. Notiek arī ļoti intensīvs darbs pie pētījuma, ko nozīmē pētījums un attīstības stratēģija. Tas nozīmē, ka vispirms mēs apzinām mūsu rīcībā esošos resursus. Kādi ir visi mūsu resursi? Lūk, resursi, ja mēs runājam par kultūru, tad es gribētu pateikt, ka resursi dalās vairākos veidos. Ir tie resursi, kas ir stingri definēti, ko mēs nekad neizmainīsim. Tā ir mūsu teritorijas platība, tas ir viņas ģeogrāfiskais novietojums, tā ir, teiksim, ceļu infrastruktūra, tas ir nemaināmais, tāpat kā dabas apstākļi, klimatiskie, ja, to mēs ietekmēt nekādi nevaram. Tad nāk resursi, ko mēs varam ietekmēt diezgan minimāli. Tas būtu iedzīvotāju skaits un viņu sastāvs, to mēs iespaidojam minimāli. Tas pats attiecās arī uz pieejamo finansējumu apjomu, sevišķi līderu kontekstā. Naudiņas būs tik, cik mums pēc šiem te koeficientiem teritorija un iedzīvotāju skaits, cik mums iedalīs, tik mums viņas būs. Un šeit mēs nonākam pie jautājuma, kāpēc tieši kultūra? Vai tāpēc, ka tur viss būtu, kaut kā nelabi? Nav tā. Nav tā. Kultūra tādēļ, ka kultūra ir tas resurs, kas ir faktiski bezgalīgais resurs. Kultūra, turisma attīstība, radošums, inovācijas, tas ir tas resurs, ko mēs ietekmējam visspēcīgāk. Absolūti, viņš nav iepriekš noteikts, viņu neviens mums nav iedevis no augšas, neviens nav pateicis, cik jums tad būtu jāorganizē un kādā veidā ar kultūras radošajām lietām jūs varat attīstīt savu teritoriju, uzlabot tajā dzīvi, ja? Ietekmēt ekonomiku, veicināt to pašu iedzīvotāju pieplūdumu, kaut vai īslaicīgu, kaut vai tikai turista statusā. Tieši tādēļ mēs kā vienu no specifiskajām grupām esam izvēlējušies kultūru kā bezgalīgo resursu. Tas ir šis te motīvs. Lūk, nākamā lieta, darba grupas nosaukums ir kultūras ekonomiskais potenciāls. Ja? Varbūt mēs ne ļoti bieži domājam šādās kategorijās kā kultūras ekonomiskais potenciāls. Un viens iemesls šim nosaukumam, protams, ir tāds, ka nākamā perioda stratēģija būs balstīta pamatā uz ekonomikas attīstību. Šis te ekonomiskais akcents tiks iekļauts visās rīcībās, ekonomiskajam efektam būs jāparādās jebkurā projektā. Tad, kā mēs par to domājam, kā mēs viņu redzam, vai mēs vispār viņu redzam? Ja? Cik liela vērtība ir kādam notikumam, kādai pilnīgi dīvainai iecerei, kādai leģendai galu galā. Tas stāsts šobrīd ir par stratēģiju, kura ir jāsagatavo arī lauku partnerībai Sēlī. Un tieši tāpēc ir šis seminārs, un tieši tāpēc arī ļoti svarīgs ir jūsu viedoklis. Katrā no šīm stratēģijām pamatā ir viens un tas pats pēc plānu punktiem, un tie ir pamatā 6. Un es domāju, ka mēs varētu vienkārši ņemt pa kārtai un tad katru izrunāt, katru jautājumu, tad uzklausīt viedokļus, kas tiks dokumentēti, un pēc tam arī tad stratēģijā tas viss tiks ierakstīts iekšā. Daudzos projektos arī izpētot šos dokumentus, es redzēju, ka ir likt logi, ir pirkti krēsli, remontētas kultūras nama zāles. Bet viens no galvenajiem jautājumiem parasti, par ko vienmēr ir diskusijas, vai tas ir tas ieguldījums, kurš ir nepieciešams. Respektīvi, kāda ir noslodze šim kultūras namam, kultūras celtnei, vai tā būtu biblioteka, vai tā būtu skola. Viduskurzemes un arī partnerībā CS, tāpat arī Gaujas Nacionālā parka klasterī vienmēr radās šis jautājums uzreiz momentāli. Mēs varam nopirkt tātad augstāks, kas ir ļoti svarīgi, nenoliedzami,
Bet tas ir viens virziens. Otrs virziens savukārt ir, mēs uztaisām amatniecības centru, kurā šos tautstērpus mēs novažam paši. Un ir skaidrs, ka šodien mums tos tautstērpus vajag, un tas nav slikti, tas ir tiešām vajadzīgs. Bet varbūt labāk ir Stēles stāsts slavenais par zīdu un makšķi. Tas atkal ir provokatīvs jautājums. Es te jūtu par tām telpām, ja? Cik mērķiecīgi viņas tiek izmantotas. Ja? Ļoti daudz, kur līderu projektu rezultātā tika iepirkti trenažieri, izremontētas pašvaldību telpas, izmantojot šo projektu. Ja? Šiem, nesaukšu vārdā, ja? Pie trenažieriem nav ne treneris, ne cilvēks, kas kaut ko varētu ieteikt tam cilvēkam, ja, kā viņš tur trenēsies, ja viņš tur aiziet, neaiziet. Es neteiktu, ka tas viss tiek izmantots tā, kā tam bija jābūt, vai kādam mērķim tas tika iegādāts. Ja? Nav tā. Tā kā mēs jau te netaisamies viens otru kritizēt, bet ejot uz priekšu plānojot, ir ļoti jāskatās. Katrai lietai, ko mēs plānojam darīt, ir jābūt, varbūt tas ir vairāk uz pašu sēliešu partnerības tēmēs, vērtējot projekts, jābūt kaut kādiem indikatoriem, kur parādīsies, kā jūs nodrošināsiet izmantošanu šai telpai, kāds ir jūsu plāns, kāds cilvēks par to atbildēs, ja? Jo, pašlaik ir daudzas vietas, kas ir formāli saremontētas, tur ir sanes trenažieri piemērotā, nepiemērotā vietā. Es neuzskatu, ka tas darbojas un ka tam ir vajadzīgs tērēt naudu. Ja telpa ir izremontēta, tur kaut kas ir iepirkts, ir gan uzlikts darba laiks, nedēļā 3 stundas, bet vēl ir jautājums, vai arī šīs 3 stundas tur tās durvis ir atvērtas. Tad tā naudiņa patiešām nav lietderīga iztērēt. Un vēl ir jādomā par to, kam naudiņu iztērēt. Mēs varam pateikt, ka dāvs, kas ir izremontēts, vispār nav vajadzīgs. Bet ir lieta tāda, varbūt arī tas, par ko kas ir nopirkts un kā, jo kāds jau tās idejas ir ģenerējis. Un kad neko projekts, teiksim, viens cilvēks neizdomā, man vajag līdzi tagad. Protams, ir dažādi gadījumi, tāpēc jau arī ir pārbaudītāji, tāpēc arī šie projekti iet cauri dažādiem filtriem. Bet kas pēc tam notiek, tas jau ir atkarīgs no vietējiem cilvēkiem. Un ja šīs 3 stundas kaut kas ir formāli, to ir vietējie cilvēki var ietekmēt. Kam tad tas viss ir domāts? Es varu minēt ļoti labus, pozitīvus piemērus, kaut kā domājot daudzfunkcionālais centrs, kas skaitās visā Latvijā viens no pozitīvajiem piemēriem, bet tas gan nav tikai līderis, tur ir arī Soros fonda ieguldījumi. Un līdz ar to patiešām Dunavai šie vairāki projekti deva iespēju vispār izdzīvot un atdzimt no jauna. Un šeit ir cilvēki, kas jau māja ar galvu, ka tas bija īsti desmitniekā. Ja kāds šos līdzekļus neizmanto atbilstoši mērķiem, varbūt tad vietējai sabiedrībai arī tiem, kas reizēm tur varbūt īņojās vai kā tur kaut kas netiek, tad vajag varbūt risināt kopā, jo tāpēc jau sabiedrība ir, lai skatītos, ka viss to izmantot. Ir laukos 2 lietas. Jā, viena ir atdeve no šiem projektiem. Tas ir, kur ir koncentrēts cilvēki. Bet otra lieta ir šī vienīgā iespēja tajos ciematos ir, kur 50, 70 cilvēki, kur nekā cita nav. Un tur, protams, tā atdeve nebūs tik liela kā lielākos ciematos. Bet ja tā ir vienīgā iespēja, kur cilvēkiem kopība, tad arī varbūt šeit nevar rēķināt kopā to iespēju, ka dot vienā vietā ir atdeve tāda un arī salīdzināt ar vienīgo iespēju lauka cilvēku. Jautājums ir par ieguldījumu, vai viņš būs tagad vai pēc tam neizmērāmā nākotnē turklāt. Piebildīsim uzreiz. Un tas ir jautājums jums, kā vērtēt šos projektus un kuram teikt jā un kuram tā nē. Ir arī tie pozitīvie projekti, kad, teiksim, kā Rūmēra tā pārvietojumā bija virpa laikam, Atašienē bija skaņu kaut kādas, un tad Jēkabpils novada bija kā pārvietojumā tā skatuve, ka šie te mobīlie projekti būtu tā kā varbūt aktuāli, kad varbūt vienā vietā
viņa nav tik bieži izmantojama, bet vairākās vietās varētu izmantot. Un otra lieta, pie šiem projektiem ir klāt vajadzīgs speciālisti. Tā kā mēs bijām Gulbenē, vai kur bija teātris, kur viņi bija par līderi nopirkuši vai izgatavojuši pārvietojumu skatuvi. Tad tas ir labākais variants, kad meistars arī šo te vai speciālistam šīs te projekts pieder vai viņš realizē, jo nevar, teiksim, nopirkt skaņu aparatūru, teiksim, nu tāda sieviete kā es, piemēram, kas no mūzikas neko nesaprot, un es tagad visiem sniegšu šo te pakalpojumu. Tad tam jābūt, teiksim, cilvēkam ar mūzikas izglītību vai zināšanām. Tāpat kā šī pārvietojamā ķeramikas darbnīca vai virpa, ja tur stāv ķeramiķis, tad viņš to virpu varētu tā kā kaut kam sniegt pakalpojumus vai rādīt šo te meistaru klasi. Tāpat arī, ja kurā kultūras nozarē, ja tur ir apakšā speciālisti, tad šo projektam tā kā varētu lielāku atbalstu dot nekā, teiksim, cilvēks, kas Vēl kā? Tiek tā runa par diviem galiem. No vienas puses, jā, veiksmīgākie ir tie projekti, kur ņemot vērā to mīnusu, ka mums partnerībā ir mazas summiņas maksimālās, nav griezti 14 000 Latviju un tagad 20 000 eiro maksimālā summa, ko var projektu atbalstīt. Bet mums bija maziņas summiņas, un līdz ar to, lai sasniegtu mērķi, nopietnās biedrības un rakstīja katru gadu projektu, un tā kā Rūme, piemēram, vairāki projekti ir īstenoti, un ejot uz vienu mērķi, tāpat sporta biedrība, kā jau minēju, Kūku pagastā, svarbumbu celšana un tāpat ūdenszīmēs, bet tās ir tās biedrības, kurām jau ir sava seja izteikta, un viņi iet uz vienu mērķi, bet jāatceras, ka līderim pamatā ir ideja iekustināt cilvēkus, nav tikai balstīties uz varošajām biedrībām un pašvaldībām, bet galvenais cilvēkus, kas vispār nav rakstījuši projektus, uzdrošināties savas vajadzības pašiem īstenot. Un nevar no viņiem prasīt tādu projektu kvalitāti, nevar no viņiem prasīt tādu rezultātu pēc tam un darbību kā no nopietnajām biedrībām. Tātad te ir tas faktors, ka ir gadās arī, ka jā, aprīkojums nepieciešamais pieejamība ir nodrošināta centriņā, bet cilvēku kapacitāte nav tāda, lai nodrošinātu interesantu darbību, nav tie brīvprātīgie, kas gatavi kaut ko nākt un darīt brīvo laiku veltīt, kā bija iecerēts biedrībai un dzīvē ienesavas, kur, var sakot, viss balstās uz cilvēka faktoru galu rezultātā. Cilvēks no ielas, cilvēks no laukiem, nekad nevarēsim konkurēt ar projektiem visu cieņu Āboliņu sporta klubu. Bet zinām arī to, ka to raksta profesionāli projektu rakstītāji, kuri to dara ikdienā un kuriem ir pieejama informācija daudz ātrāk, tālākais. Viņiem ir pieejami speciālisti, novada speciālisti, grāmatvedība, finansisti, visi, kas viņiem šo te visu uzreiz palīdz. Ja mēs rakstām, tad mēs nevaram izrēķināt un tik ļoti labi. Tik ļoti mēs nevaram censties, ja, un dabūt šo te palīdzību, kā to var dabūt profesionālie cilvēki. Un līdz ar to, protams, ka viņu projektiņš ir nostrādāts līdz pēdējiem, jo viņi ir speciālisti šajā lomā. Bet mēs, diemžēl, mums būs noteikti nepieciešams. Cilvēciskās? Jā. No otras puses viņiem tradīcijas, viņiem gadiem tā biedrība būtībā jau visas Āboliņa radītās tradīcijas. Tad paliek jautājums, kur ir partnerības panstas ideja, ka triju pušu pašvaldības, biedrības un uzņēmēji ieinteresētība projektā. Acīm redzot, nekur tas ir galvenais, nekur nevar būt, vai tas ir biedrības projekts vai uzņēmēji vai pašvaldības. Vienalga tajā projektā vispirms ir visu triju pušu intereses jārunā. Un tad vienojas, kurš tad viņu liek uz papīra un kurš palīdz. Un vienam šeit, ka vienai pašai biedrībai vai pat vienai pašvaldībai vai uzņēmējiem, praktiski tas nav liederīgi, ja tas nav izrunāts, man tā liekas. Katra sevi cienoša pašvaldība noteikti biedrībām palīdzēs, jo tā ir teritorija. Šeit varbūt nevajadzētu dalīt biedrību pašvaldību, tā ir teritorija. Un tās teritorijas cilvēkiem vieni raksta un otri raksta. Tie ir pašvaldības teritorijas cilvēki.
varbūt, ka partnerības uzdevums ir nevis vērtēt šī projekta finansiālo pusi, to pēc tam Lats vērtēs. Beig galā viņi būs tie, kas administrēs finanses. Un savukārt partnerība šeit sanāk kopā kaut kāda, nezinu, jūsu paši izveidot ekspertu komandu, kas vērtē tikai ideju, un pēc tam partnerība palīdz arī to projektu uzrakstīt, lai viņš atbilstu lada kritērijiem un naudas izmaksām. Praktiski partnerībai bija šī doma vairākus gadus pirms uzsaukuma prezentēt ideju. Un praktiski paši projektu iesniedzēji lūdza atteikties no šīs idejas. Tas prasot laiku, tas prasot iepriekš braukšanu un laika tērēšanu. Citi atkal pamatoja vairāk no Krustpils novada, ka tā ir ideju zakšana vienam no otra. Un šo apsvērumu dēļ mēs no šīs prakses atteicāmies. Bet visu var pārdomāt. Nu, zināmā mērā tā tas arī notiek, jo projektu vērtē divās pakāpēs. Vispirms vērtē partnerība, pēc tam vērtē atbilstību stratēģijai. Jā. Nevis finansēs naudu visu, bet atbilstību stratēģijas rīcībām. Jā, un tad partnerība šī te līdz šim vērtēja valde, nākamajā periodā būs pieaicinātie eksperti, lai tur nerastos šie interešu konflikti, izvērtē atbilstību stratēģijai un saliek prioritārā secībā. Ja, teiksim, vissvarīgākais mazliet uz leju, ja, un tad šis saraksts tiek nodots ladam, kā arī būs turpmāk, un tehniskās lietas vērtē tikai lads. Šī sistēma faktiski ir saglabāta, un es gribētu pateikt kundzei, ja, teiksim, ka ir grūti konkurēt, ja, ar speciālistiem, bet ziniet, kā ir, skatoties projektus, ja, ļoti bieži zaudē šī te speciālistu projekti, kas ir saštancēti, teiksim, tā kā vienādas pankūciņas. Ja? Ļoti bieži prioritāti iegūst tas projekts, kas ir rakstīts no sirds, ja? Ko ir rakstījis cilvēks, ko viņam patiešām vajag. Ja? Jo partnerības līmenī netiek skatīts, ja? Teiksim, rindu tur nolīdzinājums, ja? Cipari aiz komata, to visu noprecizē pēc tam. Ja? Es domāju, ja, ka tas pat nav trūkums, ka zināmā mērā tas varētu būt problēma pašvaldību projektu speciālistiem, ja, ne kā personīga, visās pašvaldībās ir projektu speciālisti, ka tas ir rutīnas darbs, tā ir ikdiena, ja, un pie tevis nāk ar daudziem ierosinājumiem, ar daudzām idejām, ja, un daudzām prasībām. Un faktiski šis te speciālists, viņš nav spējīgs katru šo ideju izstrādāt tā, it kā tā būtu viņa no sirds nākusi, ja. Ir atsevišķas idejas, kas ir ļoti tuvas, teiksim, saskarīgas. Tad pašā laikā ir arī partnerībā, es domāju, iepriekšējā periodā bija ļoti jūtams, ja, ka tur ir tāda un tāda pašvaldība, un tur ir, teiksim, copy-paste, ja, un 8 projekti. Apvienojoties šiem mazajiem pagastiem, izveidojas novads, visiem katrā pagastā centrā vajag savu estrādi. Visiem vēl kaut ko vajag. Tad parēķiniet tālāk, ka es tagad kā pašvaldības vadītājs, cik reizes gadā šī estrāde tiek izmantot. Izrēķiniet. Katrā estrādē tiek ieguldīta milzīga nauda, 60, 70, 80 tūkstoši, ļoti skaisti izskatās. Un cik ir vasarā? Jāņi, Pēteri, pagasta diena, 4 maksimums. Ja? Tad varbūt, ka to naudu jāizdomā tā, ka apvienojoties pagastiem, nopirkt vienu pārvietojumu, skaistu estrādi ar visu aprīkojumu un pārvietot attiecīgi. Ja? Varbūt tas ir apsver, bet daudzos gadījumos tā estrāde stāv tukša visu gadu. Un viņu demolē vēl piedevām katru pavasari vismaz kādu 5000 vēl iegūt, lai sakārtotu, varbūt ne tik daudz kā kurš, ja, un ar rezultātu. Rezultāts ļoti pozitīvs un atbildes novadā tieši šāds princips tiek izmantots. Viena estrāde uz visiem. Jā, tieši tā. Bet tad, kad tu pamēģini pastāstīt pagastu pārvaldēs tiekoties, tad tas tiek uztverts tik personīgi un saka, pagastu mums neļauj darīt. Mūs neatbalstīja, ja? Sākotnēji iesniedzot
projekta ideju vajadzētu ņemt vērā plānošanas dokumentus, ko tad konkrēti pagastā cilvēkiem vajadzētu, tiešām sabiedrībai vajadzētu uzņēmējiem, ko vajadzētu novadam kopumā. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka mūsu mentalitāte latviešiem ir tāda interesanta, ka mums katram vajag pašam savu traktoru, pašam savu augtniecības centru, mēs neprotam sadarboties. Varbūt varētu arī starp pagastiem, vienā pagastā, teiksim, aužu brunčis, otrā pagastā lūzes šuji, kaut kā tā, un piesaistīt projektus, lai visos pagastos būtu, ko darīt un interesanti. Un, manuprāt, vēl vajadzētu vērtēt pēc projekta realizēšanas. Te jau minēju cilvēku, es pilnīgi 100% atbalstu, ka ir jābūt vilcējiem, kas der par to lietu. Labi pateikt, vienoestrādi uz visiem, ja? Reāli tad, kad viņai vajadzība, stāv, domā, ja tā ir pašvaldības iestāde vēl, tu vari paņemt no budžeta, no kurienes es paņemšu to naudu, ja? Kas ir vajadzīga viņas uzstādīšanai, ja? Es gribu turpināt to, ko Ieva sāk, jo es esmu izbaudījusi manu naudu, ja, un es esmu nomājusi no Saukas dabas parka, kurš ir rakstījis daudzus projektus veiksmīgi, un iegādājušies lūk šos visus lielos aprīkojumus un lielās telpas. Tas, ko Ieva iesāka stāstīt, kas man to atvedīs, uzstādīs, aizvedīs, un, piedodiet, vadājot un lietojot, tā man tad nolietojas, saplīs, un tad ir jāatņem man bieži jāatņemtos tādā veidā, ka es esmu saplēsus šo lielo telpu. Viņi ir saplīsusi kravājot un pārvadājot. Un ja es kaut ko gribu darīt, tad man gribas kaut ko savu, un man gribas pateikt, ka līderis varbūt tiešām ir vienīgā iespēja šīm mazajām biedrībām, kas vēl elpo un uztur tos lauku cilvēkus, tā ir vienīgā iespēja kaut ko izdarīt. Un savukārt par šo lielo mantu pirkšanu, tas ir vieglākais variants. Ja tu neproti pirmo reizi, varbūt mūžā esi ar tiem projektiem saskāries, tas ir vienkāršākais variants. Aiziet veikalā un nopirkt to lielo televizoru vai to plīti vai kaut ko. Bet ja tu gribi izveidot savu centriņu, uztaisīt remontu, iegādāties mēbeles, vēl kaut ko, es tam esmu izgājis cauri un saprotu, cik tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Tad līdz ar to man kā biedrības vadītājam tāda saturīga ar ilgtermiņa to darbību veidot projektu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Mājas apvienībā 7 novadiem ir vajadzīga tā lielā estrāde, bet katram ir vajadzīgs kaut kas cits. Tā, ka nevar noliekt nevienu, ne otru. Tā jāatrod, kuram kas ir vajadzīgs. Un otrs varbūt, lai gan pētījumu rakstot, gan mēs te pat runājot, lai liekas rūgtums nerastos vai līderis nedod to pelnīto ekonomisko atdevi. Līdera sūtība un naudiņas nav domātas lieliem apvērsumiem, ne ekonomikā, ne vides attīstībā. Tie nav viena mums piešķirtā periodam naudiņa ir apmēram tik, cik viena liela ferma paņem to Eiropas naudiņu. Saprotat, ar kādām summām mēs vispār rīkojamies. Tas ir mācību līdzekļi praktiski, lai mācītos kaut ko darīt, aktivizēt. Tas arī jāņem vērā. Es nedomāju, ka viņam paliek atmiņā tur mūsu kārtējie svētki, vai tur pagasta vai novada, uz to arī turistu pieplūdums nav, ja mēs runājam tieši par turismu, ja? Un vispār par Eiropas naudu varbūt viņu neieguldīt tik ikdienišķi un neapēst un nenobraukt, bet aiziet kaut kur dziļāk un papētīt to identitāti vairāk, ja? Netērēt viņu tam ikdienišķiem, kas mums tā kā ir pasākumu plāni ikgadējie, ja? Ar to mums būtu jātiek galā pašam, bet to Eiropas naudu pataupīt kaut kam unikālākam. Tā mums varbūt mazliet jāizaugīs pēc partijai, jo vispirms ir jāapzina to, kas ir labs un ko mēs varam arī paņemt un rādīt uz ārpasauli. Visur jau turistam vajag stāstu. Mēs ko visbiežāk, mēs kaut kādu objektu rādam un tad muzejā vai kaut kur cilvēks, kas ir līdz matu galiem iekšā muzeja darbā un viss. Un tik ļoti aizrautīgi stāsta, bet to visu ļoti grūti ir uztvert varbūt vienā reizē.
Tāpēc man, piemēram, patīk ideja par atraktīvām idejām. Nu, varbūt tas ir dārgāk, bet pilnīgi Anda pateica, man arī viena ideja radās, kad varbūt sākt kaut kādus atraktīvus piedāvājumus mūsu muzejos. Mums katram ir kaut kādi muzeji, kur pārsvarā ir tikai stāsts un fotogrāfijas pie sienām, ekspozīcijas un tā tālāk. Šiem līderu projektiem un kad droši vien, kad vajadzētu mazliet, mēs mēģinājām šeit ierosināja, ka varbūt, kad pārnovadu šīs te programmas kopējas attīstīt, ja? Nu, turpat blakus mums Aknīs, turpat blakus Nereta, ja? Mēs esam iesākuši neformāli to darīt, bet šobrīd laikam to nepieļauj nolikums. Līdz šim, ja? Bet nākotnē. Un līdz ar to varbūt tiešām izdomāt, tā kā Daugavas ielai to dara, ja? Ja vēl kāda. Bet MK noteikumi vēl jau nav. Vai tā summa 20 pāris dienas. Nu jā. Tūkstoši ir ietirsta nopietnam projektam sadarbības vai labam projektam. Nu viņi ir par maz. Nē, nu, Jānis pilnīgi piekrīt, ja? Bet droši vien, ka tas ir... Nevar par to. Tur ir jāierosina ministru kabineta noteikums pamainīt un varbūt, ka to var darīt. Par to varbūt vēl var pacīnīties. Kaut kādam projektu veidam, ka nu neiecirst to 20,000. Nu jā. Ne, bija jau runa par 50,000. Par 50,000 iegātā maksa. Tas ir iespējams. Bet no 20 labu Tas īsti nekas tur nesanāk. Jā, viena no lietām, kur stratēģija obligāti ir jābūt, ir par inovācijām. Tas tagad ir moderns vārds un tā kā inovatīvās idejas un inovatīvie risinājumi par to, kā tad piesaistīt tos cilvēkus, bet nevis te jau vairs nav runa par vietējiem cilvēkiem, kuriem arī vajag nodrošināt, teiksim, kaut kādas apstākļus un iespējas darboties, bet kā reiz kā piesaistīt cilvēkus no malas. Viņi gan deklarē, ka viņi šausmīgi atbalsta tās inovācijas, bet tev nāksies tik ārkārtīgi smalki to visu pamatot. Grib, lai viņi deva arī nopēc to teleskopu. Lauku atbalsta dienas. Bija tas konkrētais piemērs, vai to, ka gaisma būs apgaismot, ir radot cilvēkiem kaut kāda aktivitāte. Jā, nu kaut kāda. Jā, un ja toalete arī nav vajadzīga, ar ladu ir interesanti. Vidē draudzīgs risinājums un inovatīvs un viss kaut kas, un tajā pašā laikā pasaka, vai tur vairāk cilvēku būs uz pasākumu, ka tas būs ar tādu apgaismu vai bez apgaismu. Jā, bet vai to ar partnerības stratēģiju kaut kā ir iespējams ietekmēt, vai ar partnerības atbalstu kaut kādu pastiprinātu šādiem inovatīviem projektiem? Pīteši rīcībā inovatīvie. Ir un bija visu laiku, ja, bet tur ir tās šķēres, teiksim, nu, labi, partnerība var, teiksim, vai iepriekšējā periodā, vai nākamajā salikt pēc ranžējuma, inovācija pats pirmais. Bet tad, kad nonāks ladā, tad tas tavs pats pirmais ļoti viegli var kļūt par pēdējo, ja, jo viņi skatīsies pavisam citādāk. Par projektu vērtēšanu. Un tas, kā reiz ir bijis, arī pēc manas pieredzes, tas ir bijis nu, tāds akmens vienmēr, ko met viens otru dārziņā un kā ir pareizi. Attiecīgi, protams, nevērtēja savu projektu un savas teritorijas projektu. Tieši tas pats, tas ir automātiski. Pārējos vērtēja, ja? Kas ir partnerības valde, nebūtu norobežoti no vērtēšanas procesa, tad valdes locekļi iepazīsies ar iesniegto projektu sarakstu ar šīm te idejām un būs tiesīgi sniegt savus atzinumus. Obligāti atzinums būs jāsniedz tad, ja projekta teksts atšķirsies no tā, kas ir praksē. Ja? Vietējie cilvēki to zina, pieaicinātie speciālisti to nezinās. Ko tas nozīmē? Kā atšķiras? Tas nozīmē, ka valdes loceklis, teiksim, es nezinu, jebkurš Skaidrīte vai Jānis Subatiņš aizbrauc, viņš vispirms izlasa, ja? Tad ar valdes locekļu tiesībām viņš brauc, apskatās šo vietu, kur tas cilvēks to grib darīt, safotografē, sazinās, ja? Ar tiem cilvēkiem un uzraksta savu vietējā cilvēka speciālista objektīvu vērtējumu, kas, ziniet, uz papīra skaisti, bet
tas neatbilst faktam. Braucot ļoti zini, ka tu šī tam dosi un tam to nedosi, jo kaut vai arī uzrakstīts par atsevišķām lietām un vietām bija ļoti labi un tiešām brīnišķi, bet kad aizbrauc uz vietas un redzi, ka tā kundze, kas ir nostājusies, viņai prasa, kā viņa to izdarīs, kā viņa to plāno tiešām izdarīt. Nu gan jau pašvaldība te kaut ko te to traktoru, gan jau dos, gan jau tur arī, kā tu šo darīs. Nu gan jau arī kāds varbūt, bet to konkrēti tev ir, nav. Tad, pilnīgi, uzrakstīt jau var ļoti brīti, bet, liekas, tā apbraukšanas vietas, Esiet tik aktīvi, un lai tas projekts jums arī strādā, un kā Gunta teica, nevajag vainot projektu rakstītāju, bet pašiem sevi. Ja jūs gribējāt tos trenažierus, tad ejiet un minaties. Nevis pēc tam jums tiki bijis, ka viņi tur stāv, ja? Un tur ir tā lieta, ja? Ilgtspēja vajadzīga, lai nav izkaisīta nauda. Nevis priekš jauniešiem, bet jaunieši lai dara. Tur tā lielā starpība. Nevis viņiem siltumnīcas apstākļus un visu gatavu, bet lai viņi paši darbojas. Un, protams, starppaudžu, man liekas, Vēl gribētos, ka šajā biedrību darbā vairāk iesaistītos vīrieši, jo viņu redzējums ir vairāk vajadzīgs un varbūt tam jaunietim būtu vēlme iet uz biedrību, kurā galvenais būtu vīrietis, un varbūt šīs vīrišķīgās lietas, varbūt ne tie tautas tērpi, bet kaut kāda jau kaušana, urpšana, būvēšana, tehnikas lietas, ja. Tiešām, lai šajā darbā būtu iesaistītos vīrieši. Senais ļoti labi sadara ar jauno, tāpat kā jauns ļoti labi sadara ar veco.